Sveiki mūsu kārtējā sarunu ciklā. Mani sauc Erlends Eistaks, esmu uzņēmējs un Siguldas novada domes deputāts no Siguldas novada partijas. Liels prieks, ka pēdējo 3-4 gadu laikā mums ir pievienojušies ļoti daudz cilvēku tieši no Siguldas pilsētas. Tas nozīmē, ka arī siguldieši nav apmierināti ar to, kā pēdējo gadu laikā ir veikta Siguldas pilsētas attīstība. Šodien mums ir pievienojušies 2 siguldieši. Varbūt tad Austris sāk. Jā, sveiki, esmu Austris Lakša, esmu skolotājs no Siguldas pilsētas vidusskolas, dzīvoju Siguldā, man ļoti patīk Siguldā, tur ir, manuprāt, vienkārši lieliska daba un tik skaisti, un tāpēc es arī dzīvoju šajā pilsētā, un esmu aktīvs jauns cilvēks, un es cenšos iedvesmot jauniešus. Labdien, mani sauc Saulis Dītsmans, es esmu gan siguldietis, gan arī incīmietis izbijis, tā kā bet uz doto brīdī es dzīvoju Siguldā jau 20 pāri gadus. Esmu dzimis Siguldā, esmu audzis Inciemā, pēc tam aizgāju mācīties Notens tehnikumu par veterināru. Tad, kad sāku strādāt, tad sāku dzīvot Siguldā. Bez tam arī es esmu mednieks Morē, tā kā Mores pagasts arī man zina. Jā. Sveiki, es esmu Ance Petersone, Siguldas novada domes deputāte. Un šodien sarunā mēs centīsimies arī ar Erlendu aizstāt Jāni. Un mēs dosim vārdu daudz Austrim un Salvim, lai viņi pastāsta par sevi. Un tas pirmais jautājums, ko mēs gribam jums uzdot, kāpēc jūs iesaistījāties, kāpēc jūs pievienojāties Siguldas novada partijai, kas bija tie iemesli, tā pārliecība, kāpēc ir, jo nav populāri iet politikā, tas vienmēr ir kaut kādi sitieni, vēl kaut kas, un kas Salvi, tev varbūt tas pirmais, kas nāk, kāpēc tev radās tā pārliecība, ka ir jāiesaistās? Sāksim ar to, ka tā pārliecība man jau kādu laiku atpakaļ bija, bet es fiziski nevarēju iet politikā, jo es biju 31 gadus nostrādājis valsts policijā. Attiecīgi es politikā nevarēju iesaistīties, bet tā doma šeit, tad redzot ka kaut kas nav kārtībā, ja, tā doma kaut kur jau pavīdēja iekšā, ka tagad es esmu aizgājis pensijā. Tas nenozīmē, ka es nestrādāju. Es varu tagad, ja, un sanāca tā, ka kaut vienā pasākumā aizgāja runa par politiku un aktīvs cilvēks ir politikā ilgus gadus. Prasīja man, kāpēc tu neiesaisties? Tev tur Siguldā daudz zinu tāds atpazīstams personāžs. Un es saku, ok, bet es neredzu tur tā populārākā partija. Tur man kaut kā tur liekas, ka sevišķi pēdējo notikumu, ja tur man kaut kā neuzrunā. Un nonācām pie tā, kad es esmu šeit. Jā, man liekas pieņemams jūsu tas nostāja, ja, ka jūs iestājaties arī par pagastiem, ja, par tiem cilvēkiem, kas dzīvo ne tikai Siguldā, bet perifērijā. Tas man tā kā likās pareizi, jo arī man ir īpašums pie Inciem, un es jūtu, ka tā uzmanība zudus ir. Mums ir tā doma ir tai partijai, ka mēs mainījām nosaukumu. Tā doma bija tāda, ka mēs izvēršamies pa visu novadu un arī, protams, pa Siguldu. Līdz ar to mums bija ļoti interesanti uzaicināt tieši tevi. Arī, jo tu esi Siguldā ilgi darbojies, dzīvojis, strādājis. Un tas bija tas iemesls, kāpēc mēs tagad meklējām, arī uzrunājām tieši siguldiešus, lai pārstāvētu ne tikai tos pagastus, bet arī tieši pašu Siguldas pilsētu. Un tad, Austri, varbūt tev jautājums, kāpēc tu iesaistījies? Jā, man vispār šo domu kaut kādu iet politikā, es domāju, jāsaka paldies maniem audzināmai klasē, 11. klases skolāniem Siguldas pilsētas vidusskolā. Jo viņi vienmēr man teica, skolotājus tik gudruši, jums jāiet politikā, un viņi teica, ka man jākļūst par prezidentu. Es gan teicu, esmu krietni par jaunu vēl prezidentu, gan 40 gadiem pēc likuma par prezidentu. Bet viņi man to vispār pirmo domu iesēja tā kā, un es mācu politisko komunikāciju, es mācu sociālās zinātnes,
Līdz ar to tās lietas visas jau skolēniem mācu, bet praktiskās pieredzes politikā man tādas nebija. Un tad es izdomāju, ir Siguldas pašvaldības vēlēšanas, es domāju, jāmēģina. Protams, kurā partijā startēt, bija tāda doma, bet es pats uzmeklēju jūs, jo jūsu variants man šķita tāds vispiemērotākais. Un es domāju, ka nav jābaidās, kā tu, Ance, teici, kad ir kaut kādi sitiedi vai kas. Es domāju, ka tā nav jābaidās, un es uzskatu, ka esmu ļoti tāds pozitīvs cilvēks un ar visiem pa labam, un līdz ar to esmu vērsts uz sadarbību. Un tāpēc tā nav tik ļoti jābaidās. Ja tu cilvēkus cel uz augšu un palīdzi viņiem, un es uz sadarbību vērsts, es domāju, politika ir tieši tas, kur ir jāiet. Nevis no tās jābaidās, ka tev kāds pēc tam par to sodīs. Nu jā, mums tā doma bija, kāpēc, piemēram, mūs saistīja sarunas ar jums abiem, jo mēs tā kā cenšamies atlasīt sarakstam cilvēkus, kas nebūtu tāda balsošanas mašīna. Mēs ar Erlendu vienmēr runājam, ka mūsu partija ir vairāk tāda, tā kā, mēs esam tā kā brīvie radikāli, bet tajā pašā laikā demokrātija nenozīmē haoss, un mums kaut kāda kārtība ir, bet mums ir svarīgi, lai cilvēki ir ar savu viedokli, un to mēs noteikti jūs abos divos saskatījām tur, un tad Erlends varbūt uzdos savu jautājumu. Par to nosaukumu maiņu, tiesāki runāt, tā nosaukuma maiņa arī bija viena lieta, kāpēc mēs to darījām, bija tas, ka mums uzrunāja cilvēki paši un gribēja pie mums gan iestāties un iesaistīties no visa novada. Līdz ar to mums arī bija tas nosaukums jāmaina. Un šobrīd mums ir cilvēki no visa mūsu novada, bet man jautājums Salvim, es esmu dzirdējis tā, ka tu esi arī viens no pirmajiem Siguldas tādiem uzņēmējiem, tev ir arī tāda uzņēmējdarbības pieredze diezgan liela, varbūt par to varētu pastāstīt. Jā. Tad, kad es strādāju valsts policijā, tas bija maiņu darbs, vienu dienu strādāju 3 brīvus, bija daudz brīvā laika, man ir tāda uzņēmīga mamma, viņa uztaisīja firmu. Un tad es viņai arī tur piepalīdzēju. Tas viss bija atļauts, tas bija saskaņots, to drīkstēja darīt. Un brīvās dienās, mēs ar mammu tur darbojāmies. Mums bija sadzīves tehnikas veikals. Sigultieši droši vien atcerās viņu. Saucās tehnikas un maksas stāvlaukums. Tāda pieredze man arī ir. Tā kā nekad neesmu sēdējis rokas klēpī salicis, es visu laiku darbojies, kaut ko ņēmies. Tas varbūt arī tas, kāpēc es esmu šeit. Ja? Man patīk kaut kāda jauna izaicinājuma, kaut kāda jauna pieredze, kaut ko darboties. Un, kad es pirmo reizi tevi ieraudzīju, man likās, kur es tevi esmu redzējis. Bet es laikam sajaucu tev brāli, tev brālis ir arī nodarbojas sportu un Inters Dītsmans. Viņš nedarbojās Viņš mācījās Murjāņos, trenējās desmitcīņu, un tad viņu uzrunāja bobslējisti, un viņš ilgus gadus bija. Latvijas bobslēja izlasē, stūmējis. Starp citu, viņš ir pārcēlies dzīvot Siguldā, ar visu ģimeni dzīvo Siguldā. Un tev ir pieredze arī dabas aizsardzības pārvaldē. Mēs te ilgi diskutējām ar Jānu Zilveru junioru par to, ka Siguldas takas viņas ir zem dabas pārvaldes, bet takas šobrīd ir ļoti sliktā stāvoklī, un Jānis tieši minēja to, tad, kad takas ir labā stāvoklī, tad pašvaldība saka, nāciet uz mūsu takām, un kad takas ir sliktā stāvoklī, tās nav mūsu takas. Kā tu, kā dabas pārvaldē, kas strādājot, kā tu redzēji to sadarbību ar pašvaldību tieši saistībā ar tieši dabas aizsardzības jomu? Kad es aizgāju pensijā, tad es sāku strādāt savā profesijā. Es esmu pēc profesijas jurists, pēc Latvijas Universitātes juridisko fakultāti. Un mans darbs dabas aizsardzības pārvaldē saistījās vairāk ar juridisko darbu, juridisko aspektu. Un tad es saskāros ar tādu pašvaldības patvaļu, kad tas ir mans, no pašvaldības puses, tas ir mans īpašums, es ar viņu daru, ko es gribu. Izdaram, vai juridiski pareizi vai korekti. Nekas,
Tas viens, jā. Otrs, no būvvalžu puses, ja, tā ļoti liela nekompetence. Mēs pat tiesājāmies, kad nebija ar Siguldas par būvvaldi, bet ar citu. Kad nocērtam to koku, piemēram, ja, tad jau skatīsimies. Tas tā kā Gājas Nacionālā parka teritorijā? Jā, īpaši aizsargājumā zonā, ja, tā tad tur ir savs normatīvais regulējums, ko tu vari, ko tu nevari, vai ne? Nevis daram, ja, no Siguldas amatpersonu puses. Daram, un pēc tam jau skatīsimies. Tas tikai mūsu koks. Ja. Nevis tā ir dabas vērtība, tas ir mūsu koks. Vai tas ir, tur kaut ko uztaisim, kaut kādu ceļu, vai kaut ko nošķūrējam, vai kaut ko izbaram, ja, un visu. Kur tu redzi tur pašvaldības lomu, kā pašvaldība funkcionē? Kur tu redzi kaut kādas tās problēmas tieši saistībā ar šo jomu, ar ko tu esi saskāries? Es domāju, ka te nav komunikācijas. Mums ir tik unikāla situācija, ka dabas aizsardzības pārvalde ir Siguldā. Jā. Un nav tās komunikācijas, man tā šķietība. Arī varbūt viņi uzskata, ka tas tieši ir tā kā zaļā karti, kad mēs varam kaut ko atļauties vairāk, vai ne? Neievērot kaut ko, jā. Kaut kā tā. Jā, Erlēn, tev jautājumu. Arī šajās sarunās skatos, kā iepriekšējās, mēs arī nonākam pie kaut kādas vienas lietas, kad ir komunikācijas problēma, ka komunikācija tā atslēgā daudzās lietās, lai būtu kaut kāda panākuma. Bet es vēl gribēju uzprasīt Austrim. Es esmu dzirdējis, ka tas ļoti zināms jauniešu aprindās un ļoti aktīvs. Varbūt varētu pastāstīt par to pieredzi, gan par pieredzi, gan arī par to, ko tu dari ikdienā ar jauniešiem. Jā, es esmu skolotājs, un es pasniedzu ļoti plašu priekšmetu klāstu, sākot no vēstures, sociālajām zinātnēm, līdz pat vidusskolēniem specifiskiem priekšmetiem, kā piemēram politiskā komunikācija, personības attīstība un līderība, pasniedzu projektu darbu 12. Esmu arī vidusskolas virziena sabiedrība vadītājs, un es pasniedzu arī pulciņu skolā, piemēram, šaha pulciņu un arī debešu pulciņu, par ko tu droši vien jautāji par to komunikāciju. Yeah. Un tas debešu pulciņš jau 2. gadu, un tie skolēni, kas uz to nāk, viņiem ļoti patīk. Un, manuprāt, tas ir tik svarīga prasme, attīstīt prasmi runāt, attīstīt prasmi izteikt savu viedokli, un, manuprāt, vēl svarīgāk, ko mēs šajos pulciņā darām, arī nebaidīties izteikt savu viedokli. Jo tas jau skolēniem, manuprāt, ir pats pirmais, kas vispār, kāpēc viņi nevar publiski uzstāties, jo viņi baidās. Un līdz ar to, kā tās bailes tiek pārvarētas, pēc tam jau var sākt strādāt ar to, kā to darīt, un kādi ir labākie veidi, kā veidot argumentus, bet sākumā jāpārvar tās bailes. Un, manuprāt, to var izdarīt, veidojot drošu, foršu atmosfēru, un kad tas ir izveidots, un tad jau mēs varam sākt visus uzdevumus, un ļoti svarīgi ir, protams, radošums. Jo skolēniem, un ne tikai skolēniem, arī pieaugušajiem, kaut ko mācīties, protams, ir grūti, ja tas ir garlaicīgi, ja tas ir kaut kā ļoti sarežģīti, tāpēc jāmēģina izdarīt pēc iespējas vienkāršāk un pēc iespējas radošāk. Viens no maniem tādiem mīļākajiem uzdevumiem, ko es dodu jauniešiem, lai viņi šīs bailes pārvarētu, runāt, ir es iedodu, piemēram, viņiem kādu grāmatu, pieņemsim vēstures grāmata. Kā jūs zināt, jauniešiem varbūt ne visai patīk vienkārši vēstures grāmatu tāpat lasīt, un tad es viņiem lieku, piemēram, iet klases priekšā, sāc lasīt, un tad viņiem, piemēram, saku, tagad sāc lasīt spalgā balsī, tagad sāc lasīt rupjā balsī, tagad, piemēram, ej apkārt pa klasi, tagad tu pietupies un lasi, un tas ir tik jautri, tiem skolēniem tas tā patīk, jo visiem tas jādara. Tas nav tikai to dara viens. Visi iet, visi kaut kā mēģina, un tas, manuprāt, tik ļoti pārvar tās bailes, šis te foršums, jautrība, un līdz ar to, kad tas ir, tad jau var sākt darīt, kā runāt, kā veidot argumentus un kā labāk komunicēt ar tiem cilvēkiem. Bet, piemēram, Austri, mēs tajā Sauli, pirms satikāmies ar sarunu, runājām par to, ka, piemēram, ir grūti cilvēkus iesaistīt, piemēram, saistībā arī ar šīm te vēlēšanām. Ir grūti pārliecināt, ka ir jāizsaka savus viedokļus. Tu, piemēram, māci jauniešiem argumentēt. Ko tu teiktu, kā pārliecināt jauniešus, ka viņiem arī ir jāizsaka viedoklis vēlēšanās, ka viņiem ir jānāk uz vēlēšanām, jo mēs zinām, ka jaunieši ir tomēr tā
maz atnāk tomēr jaunieši bija uz vēlēšanām. Tomēr tas pirmspensijas vecums un pensijas vecums tie ir tie apzinīgākie pilsoņi. Jā, manuprāt, jaunieši ir ļoti svarīgi un viņu balss ir svarīga un, manuprāt, vajag viņiem likt justies sadzirdētiem. Manuprāt, ir tāda Latvijā vispār šobrīd, ka jaunieši varbūt nešķiet, ka viņi ir sadzirdēti. Manuprāt, mums tas ir jāveido vairāk, arī labāk, arī mums, piemēram, Siguldas novadā, kad jauniešiem ir visādas tiesības izteikt viedokli un faktiski tikt sadzirdētiem. Manuprāt, ja viņi tiešām to zinātu, viņi daudz vairāk ietu vēlēšanās. Un īpaši pašvaldību vēlēšanas, tas ir tas, kas viņus vistiešāk ietekmē, jo viņi te dzīvo un tās izmaiņas ir visvieglāk redzams, ko pašvaldība dara vai nedara. Līdz ar to, tāpēc, manuprāt, to jauniešu balss ir tik svarīga, un kā to darīt, manuprāt, ir vienkārši jāiet pie jauniešiem un, protams, jāizmanto sociālajā tīkli. Tas ir, kur jaunieši tomēr pavada ļoti daudz laika un jāizmanto tie sociālajā tīkli tā, kā jaunieši tos uzņem. Līdz ar to, manuprāt, ir svarīgi šīs te ziņas nevis vienmēr tikai uz, piemēram, plakātiem, bet arī, piemēram, savos tīklos, TikTokā, Instagramā, X, Threads un tā tālāk. Ka visā šajos ir nodot to ziņu un to tieši, ko jaunieši grib dzirdēt. Un arī viņiem jautāt, un tā, ko viņi pasaka, ņem to vērā. Bet nav tā, ka TikToks, piemēram, paņemsim to pašu TikToku, ka viņš ir tāds, es skatos mani puiši, viņi vienkārši skrūlē viņa, un tur nekāds baigais viedoklis neveidojās, tur vienkārši veidojas tāda atpazīstamība varbūt. Vai nav tā, ka tie jaunieši bieži vien tā kā vienkārši pārskrolē pāri arī tam visam, vienkārši viņiem ļoti īsa informācija vai es tik labi nepārzinu sociālās tīklus. Nē, tu pareizi saki, tikai tad, kad es varu pateikt, ka tas ir māksla. Tas nav tik vienkārši, ja būtu tik vienkārši visi to darīt un jaunieši visi ietu vēlēt, bet tā, kad tas tomēr, šitas TikTok forma ir ļoti īsa, tur principā paši svarīgākās pirmās 3-4 sekundes. To ir pētījumi arī pierādījuši, ja pirmajās 3-4 sekundēs nav kaut kas super interesants, viņi pārslēgs tālāk. Tāpēc tas ir, ja tas būtu tik vienkārši, tas ir tiešām grūts uzdevums, tos aizšķirt, tāpēc jābūt ļoti spēcīgam āķim, kas tiešām tos jauniešus aizšķirt. Tas nav vienkārši, bet tas ir jādara, jo, ja tas tu nedarīs, būs daudz grūtāk. Bet, piemēram, tāda Siguldas novada partija varētu būt viņiem saistoša, respektīvi, mēs esam tie, kas ir par vietējiem iedzīvotājiem, par vietējiem jauniešiem, un mēs tieši visu programmu arī, ko mēs šobrīd visi kopā izstrādājam, balstās uz šo te vietējo iedzīvotāju interesēm. Kā tu redzi, kas ir tās jauniešu intereses, kuras mēs varētu tā kā tieši skart vairāk kā partija? Jauniešu intereses, ko paši jaunieši ir, arī man, piemēram, skolēni saka, ka viņiem, protams, svarīgi ir arī pasākumi, kas Siguldā notiek, un tie pasākumi varbūt nevienmēr tieši tendēt uz jauniešiem, kā viņi saka, bet tas ir viņu pašu vārdi, kad bieži vien viņiem liekas, ka visādi pasākumi ir tikai vecākiem cilvēkiem, pensionāriem un varbūt jauniešiem, tieši tas, kas viņiem interesē, nav tik liela iespējama. Un otrs, protams, kaut kādas viņu iniciatīvas, lai atbalsta, kad viņi var. Es gribētu tā, lai jaunieši, kurš jaunietis vienkārši, ja grib, viņš varētu iet pie pašvaldības, viņam, piemēram, ir kaut kāds plāns uzrakstīts un runāt, kā mēs varam šo īstenot. Es gribētu, lai jaunieši nebaidītos un lai tas tiktu īstenots, jaunieši iet pie pašvaldības. Protams, realistiski budžeta ietvaros, bet vismaz, lai jaunieši vispār par to zinātu. Jo, piemēram, starp vidusskolām runāja, viņi pat nezina, ka jauniešiem ir tādas tiesības iet kaut ko pie pašvaldības un darīt. Viņi domā, ka tas ir cilvēki, tur viņi ir ievēlēti un tad viņiem tas ir un es tur neko nevaru mainīt. Bet tā tas nav un līdz ar to mums vajadzētu šo te jauniešiem dot iespēju un dot zināšanas. Un, protams, ja viņiem nav zināšanu, kad viņi vispār var iet un kā to darīt, tad no tā arī nebūs jēgas. Tieši tāpēc, ja mēs iedodam šīs zināšanas, tad viņi sāk saprast, es varu iet, tad es arī mēģināšu kaut ko. Jā. Un Salvi, tu arī stāstīji par to, ka tu 2 cilvēkus pārliecināji doties 7. jūnijā uz vēlēšanu iecirkni. Es šodien biju laukos un satiku jau 2 kaimiņus, un tur ir tā lieta, ka runājām vienkārši tā, smējāmies, un es saku, labi, man nav laika, man jābrauc uz interviju, es esmu iesaistījies jaunā avantūrā un startēšu pašvaldību vēlēšanās, un tie cilvēki pat nezina, kad tās vēlēšanas, un tu, jā, tad mēs iesim. Tā tad tas ir svarīgi, kad jābūt
kaut kādam personīgam kontaktam, pazīšanai, atpazīstamībai. Jo savādāk es tur nevienu nezinu, es neeju. Ja? Vai arī tur jau tikai siguldieši, un nav tā. Kaut kā tie cilvēki ir jāuzrunā, trūkstās komunikācijas, kaut kā viņi ir jādabū dzīvi tā komunikācija. Tu teici, ka tu Morē arī esi medību kolektīvā, tur mūs pareklamēsi, ja? Tur Morē, jā. Tik cik tie Morē tie mednieki ir palikuši. Un te ir tā problēma, jā, kad nenāk jaunieši arī viņi neinteresē, kaut kā neuzrunā, kaut kas arī trūkst, kaut kas neņem līdzi. Es abus dēlus ņem līdzi medībām. Viņi nāk pa dzinējiem, viņiem tas ir vienam vairāk interesē, vienam mazāk, bet viņi piedalās, viņi kaut ko vairāk zina. Viņi nevis sēž tajā laikā telefonā vai datorā, bet viņi staigā pa mežu, appasoja gaisa, aktīvi kustās, komunicē ar medniekiem. Mednieki viņus zina, viņus ir uzņēmuši, jau runā kā ar pieaugušiem, un ja kādreiz neatbrauc līdz, prasa, kur ir, jā, puikas. Tas ir tas, kas jaunieši uzrunā tas, ja mēs viņam ļaujam sēdēt, viņš sēdēs tajā telefonā. Jā. Mums viņi uzrunā, pareizi Austris saka. Respektīvi, tas mūsu secinājums ir tāds, ka mums arī kā partijai jābūt tādiem arī aktīvākiem, un mums būs pašiem jāmeklē tie komunikācijas veidi, kā uzrunāt, lai tie cilvēki nāktu uz tām vēlēšanām. Jā, un arī šīs sarunas ir kā viens no tiem veidiem, kā mēs cilvēkus arī uzrunājam. Jā, šīs sarunas radās principā tādā veidā, ka mēs sēdējām, mēs meklējām kandidātus. Tāpat kā mēs ar jums, arī ar Austru un Salvi, mēs iepriekš sarunājām satikties, mēs vienkārši sēdējām, runājām par tām problēmām un kaut kā sapratām, ka tas ir tas formāts, ko cilvēki labprāt gribētu dzirdēt, ko viņš domā. Tad, tā kā mums vēl ir bišķiņ laiks palicis, tad varbūt tām Salvi, tu pastāstīt arī par to savu pašvaldību, te bija valsts policija. Tas bija valsts policija. Valsts policijā. Kā tu redzi saistībā, mums ir pašvaldības policija. Tagad reizē ar novada apvienošanu pašvaldības policijai bija jābūt visa novadā, visā novada teritorijā. Kā tu redzi tur to sadarbību, valsts policija, pašvaldības policija, ka cik daudz tur pašvaldībai būtu jābūt lielākai varai vai tomēr valsts policija paliek galvenā un pašvaldības policija tāda kārtības uzraugi? Mēs Siguldā tā neakcentējām, ka valsts policija ir galvenā un pašvaldības policija ir kaut kāda zemāka policija. Mums, vismaz man personīgi, bija ļoti labas attiecības ar pašvaldības policijas darbiniekiem. Tur tiešām strādā zinoši un labi kungi un dāmas, ko es esmu ievērojis pēdējā laikā, kad es nezinu, varbūt es kļūdos, bet man tā šķiet, ka tur liela kadru notikusi kaut kāda rotācija. Par ko tas liecina? Droši vien kaut kas tur nav, kaut kas tur varbūt ar tiem apstākļiem vai ar algām, es tiešām nezinu. Bet tas, kā strādā pašvaldības policija, man tā šeit ir tīri ok. Es viņus ikdienā, cik es esmu, no rīta es Siguldā un vakarā Siguldā, man darbs patreiz ir Rīgā. Bet es viņus redzu no rīta, un es redzu, ka viņi brauc, un tā jau ir tā sajūta, kas ir vajadzīga, ka tu redzi viņus. Tev jau nevajag, lai viņi tur kaut ko reaģē un kaut ko tur skrien, bet pirmais ir preventīvais. Viņiem ir jābūt redzamiem. Nesen man līdz manim nonāca viena kaut kāda pavēsta no pašvaldības policijas. Gribētos, lai viņi būtu tomēr tā, labāk noformēti. Tur var, bet, nezinu, varbūt tā sakrita, ja kaut, bet Tu no juridiskā viedokļa. Es no juridiskā viedokļa, jā, tur tā varētu piekasīties, bet, labi, Par pašvaldības policiju runājot, es viņus redzu gan Lēdurgā, gan Morē, gan visur novadā. Tas, ka viņi redzami, tas ir ļoti labi, un cik man bijuši līdz šim sadarbība pašvaldības policijas, arī var teikt tikai labākos vārdus. Arī šodien mēs mūsu sarunā esam nonākuši pie tā, ka komunikācija ir viena no panākuma atslēgām. Paldies par šodienas komunikāciju maniem sarunu biedriem, Ancei, Salvim un Austrim.
Mani sauc Erlends, un tad jau tiekamies nākamajos video. Paldies par skatīšanos! Paldies! Paldies.